Pirms 3 gadiem Lindai parādījās asas sāpes Kuņģu rajonā, un veicot izmeklējumus, ārsti konstatēja, ka viņai ir žultspūšļa iekaisums un arī žultsakmeņi. Un kā vienīgo risinājumu ārsti piedāvāja operāciju. Bet Linda no tās atteicās, un viņa nolēma par savu dziedināšanu uzticēties Dievam. Un lūdzot Dievu un apliecinot Dievu vārdu par dziedināšanu, tagad jau pusotru gadu Linda ir pilnībā vesela, un sāpes vairs nekad nav atkārtojušās. Labdien visiem! Jā, Luīzīte jau izstāstīja, kas man bija par problēmu. Tas sākās pēkšņi īstenībā. Pie ārsta es negāju, tā kā tās sāpes bija apmēram Kuņģa rajonā, tad es izdomāju, ka man sāp kuņģis. Es aizgāju uz aptieku, nopirku zāles, kādas bez receptēm vien varēju nopirkt. Dzēru visu pēc kārtas, bet nekas man nepalīdzēja. Vistrākākās lēkmes man bija tad, kad pēc gavēņa, tieši tad, kad nebija ēsts. Un tad, kad pēc tam sākās tās vistrākākās lēkmes. Viņas varēja atkārtoties arī pa nedēļas vidu. Tas sāpju ilgums bija apmēram līdz 5 stundām. Nevar ne pasēdēt, ne pastaigāt, ne pagulēt. Ļoti, ļoti grūti ir. Bet pie ārsta es arī negāju, jo es ļoti no viņiem baidījos. Un baidījos tāpēc, ka es visu savu bērnību esmu pavadījis pa slimnīcām, pa sanatorijām, un man pret viņiem tādas dalītas jūtas, un es tā cietu. Cietu, lūdzu Dievu visu laiku, bet vienreiz tās sāpes bija tik stipras, ka tā lēkme bija ilgāk par tām 5 stundām, ka es vairs nevarēju izturēt. Un tad izsaucām ātro palīdzību. Un tas bija tieši pirms Ziemassvētkiem. Man aizved uz slimnīcu, konstatēja to, ka man nekāds kuņģis nesāp, man ir žultspūslis. Problēmas ir ar žultspūsli. Vienīgais risinājums, ko viņi piedāvā, tas ir viņu taisa operācija. Es pirmajā brīdī tā domāju, tā sāpes arī ir tik drausmīgas, ka es vairs nevaru izturēt. Bet pēc tam es tā domāju, bet taču draudzē ir Ziemassvētku pasākums. Es taču te nevaru gulēt Ziemassvētkos. Es ticēšu, ka es būšu dziedināta un neko man ārā negriezīs. Atnāk tas ārsts un man tagad sāka, tā kā rītā varētu operāciju taisīt. Es saku, nē, operāciju netaisīsim, ka es te nevaru atļauties gulēt un kas man ir jāparaksta. Viņš saka, tiešām, kad izstāst tur to bīstamību, tur nopietnību, es saku, tiešām. Labi, man izlaid no tās slimnīcas ārā, izlaid pret savu parakstu, kad es uzņemos visu savu atbildību, ja tomēr arī kaut kas notiek. Un viens teikums, ko viņš tādu piemetināja, tad tiekamies pēc 3 mēnešiem morgā. Un, kad, tā kā laikam nomirt tiešām var ar to lietu. Un es, neko. Parakstu papīrus, laimīga, kā aizbraucu savā mājā, ieeju savā vannā. Un, protams, man tas viņa pateiktais man tā kā mieru nelika. Un, jo vairāk tuvojās tiem 3 mēnešiem, jo es vairāk sāku par to domāt, ka drīz es tā kā tiešām laikam miršu. Bet arī man interesanti bija tas, ka man nekādas tās sāpes nebija pa to laiku. Un tad es tā kā arī nevarēju saprast, kā tas tur varētu nomirt. Bet, tas, kad jau pagāja tie 3 mēneši, bija tā lēkme klāt, un es saprotu, ka tā stundiņa ir pienākusi. Un, neko, es atkal sāku traki lūgt. Ko es lūdzu, tā vienīgā mana raksturvieta, uz ko es visu laiku stāvēju, tā bija, ka Dievs piedāva visus manus grēkus, un viņš dziedāja visas manas vainas. Un es tik staigāju un tik lūdzu, un man pārgāja tā lēkme. Tā es arī uzvarēju. Un vēl tur bija tā, ka man vēl bija ļoti stingra diēta jāievēro. Tur es nedrīkstēju neko ēst. Ceptu, marinētu, tas, ko es principā neēdu. Bet es, protams, kaut kādu laiciņu turējos, jo man bija tā kā arī negribējās, ka man atkārtojās tās sāpes. Bet pēc tam es sāku visu pēc kārtas ēst. Visu. Un tā līdz šodienai, jau pusotrs gads ir pagājis, un es esmu pilnībā dziedināta, pilnībā vesela. Es ēdu pēc gavēņa nevis ar jogurtiem, bet ar gaļu sāku. Kā ir labi. Dievs man ir dziedinājis. Un ja tev šodien ir kaut kāda problēma, kur tev vēl nav risinājums, tikai tici, lūdz, esi pareizā vietā, pareizā laikā, un tu dabūsi savu uzvaru. Paldies!